ideja, kas sasaucās vēl ar Sandras ideju par to, kā vajadzētu mācīties un kā vienkārši arī izmantojot jau digitālos rīkus, aktivizēt cilvēkus uz kaut kādu reālu rīcību. Un tas projekts ir Pasaules bankas projekts, viņš saucās Urgent Evoke, tā kā sauciens pēc palīdzības. Viņi veidoja tādu kā spēli, kur jebkurš varēja piedalīties. Un bija 10 nedēļas, 10 dažādi izaicinājumi, kurš, tā kā jūs esat slepeni aģenti, un jūs iejūtaties slepenu aģentu lomā, jums ir noteikts uzdevums, jums ir doti dažas pavadieni, pēc kā jūs varat sekot, kas notiek, un jums tad ir jāizlasa daži blogu ieraksti par konkrēto uzdevumu, jums ir jāatrod kaut kādas wiki lapas, jums ir jāatrod kādi cilvēki, kas nodarbojas ar šo problēmu un jāatrisina šī problēma. Un šī lapā bija arī tā kā piedāvāt iespēju risināt šīs problēmas un vākt punktus kopā, kad tu esi viņu šo problēmu, šo vestu vai šo misiju izpildījis un dabū kaut kādus noteiktus punktus. Un šis nebija tikai tāda spēle, ko var izpildīt datorā, internetā un savākt tos punktus, bet tur bija reāli arī jādomā par to, kādā veidā ieviest sociālās inovācijas.